Jūs izvēlaties savas sievas tērpus. Tas nav tā precīzi, ka es akceptēju. Kāda vispār ir jūsu attieksme pret apģērbu? Jums patīk skaistas, kaunīgas lietas, vai jums tas neinteresē? Ziniet, man patīk kārtīgs, tīrs, gaumīgs, sakārtots apģērbs. Ja apģērbs ļoti daudz pie jums izsaka. Var teikt, ka viņam nav nozīmes, ja, bet, piesim, ka dažās valstīs es redzu šīs te diezgan nevīžīgi un ģērbtās un nekoptās sievietes. Es domāju, kāpēc? Tas, ko mēs runājam raidījuma sākumā. Viņas ir dabas kronas, ja? Nu, viņas tā speciāli viņi paņem ar smilšpapīru un tā, lai nekas tik dievdējumi nespīd, ja? Nevajag ākstīties ar apģērbu. Un apģērbs arī iedod to noskaņu notikumu, uz kuru jūs ejat. Jūs ejat pastaigāt pa mēžu, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Jums jābūt tas ērti un labi. Jūs ejat uz operas pirmizrādi, jums jābūt kaut kas cits. Jūs ejat uz valsts pieņemšanu, jums jābūt kaut kas cits. Un es domāju, ka lielākā daļa cilvēku tomēr Latvijā, ja, joprojām domā tā kā es, jo viņi nekad neizies nesakot uz ielas. Jā, Latvijā mums ir ļoti tomēr kopā. Vai nav patīkami? Patīkami ir skatīties, sarunāties. Jā, un kad jums atskatās, nu, tas taču ir saprot, kad atskatās jau varbūt arī kādreiz citiem dēļ, bet principā... Bet jābūt jau dažādiem. Jūs tarat kādam cilvēkam ar savu izskatu prieku. Jo šeit ir labs salīdzinājums ar kaimiņiem. Viens kaimiņš kop savu dārzu, ja, un neredz viņu. Tāpēc, ka dārzu var redzēt tikai no kaimiņa mājas. Un kaimiņš priecājās. Varbūt, ka viņš ar sāk kopt savu dārzu, viņam gribās tādu pašu, un tad viņš tikai sapratīs, ka viņš to savu jau neredzēs, bet tas pirmais kaimiņš, kas sāka to, visu to redzēs un priecāsies par to. Faktiski, kad mēs ienākam kopt, mēs parādām attieksmi. Ja? Mēs parādām arī savu apģērbu attieksmi par tiem, ar kuriem jūs tiekaties. Ja? Tā kā nevajadzētu pazaudēt šo labo īpašību.